drīzāk. Čau! Esmu Paula, ikdienās darbojos dažādās nevalstiskajās organizācijās un man ļoti patīk būt pie dabas. Es esmu Alise un es vadu brīvbodi. Un man ļoti patīk krāmu tirgi un vintāžu veikaliņi un tam līdzīgi. Un šodien, tāpat kā citas dienas lielākoties, mēs esam Viskaļos. Dzīve kopienā un vecā ēkā bieži vien ir kā cīņa ar pūķi, bet dažviet tas izdodas Viskaļi. Kā jūs kopienā ienāca tiešā pirkšana un kāpēc? Pirmkārt, man liekas, jāatsaka, ka mēs esam dzīves kvalitātes dizaina institūtā pareizi. Un pārtika ir liela daļa no mūsu ikdienas dzīves. Un līdz ar to tiešā pirkšana pati pēc būtības ir brīvprātīgo cilvēku vēlme tad radīta kustība, lai nodrošinātu sev un savām ģimenēm bioloģisku svaigu pārtiku katru nedēļu. Kā tas praktiski šeit pie jums notiek? Un tad katru nedēļu cilvēki, teiksim tā kā e-rimī pasūtīt vai Barborā, tāpat viņi arī sagatavo savu pirkumu grozu un pasūta. Un tad attiecīgi reizi nedēļā šie zemnieki atved uz šo telpu produktus, un tad ir brīvprātīgo cilvēku grupiņa, kura saliek, tā teikt, pa maisiņiem. Un tad katram saimniekam savu kastīti. Un tad pēc tam konkrētā laikā cilvēki nāk pakaļ savam sūtījumam. Un lūdzu, jūs pievēršat uzmanību tam, lai zemnieki būtu bioloģiskās saimniecības pārstāvji, vai tas jums tā mazāk interesē? Jā, tā ir viena no būtībām tiešai pirkšanai, ka visi zemnieki, kuri tirgojās ar tiešo pirkšanu, viņi ir certificēti Visi ir certificēti. Jā. Kas ir tas pats garšīgākais, ko tu parasti pasūti no šiem zemniekiem? Tur ir kaut kādas visādas ļoti interesantas sukādes, vai želējas, kaut kādas smilšēkšķu želējas šokolādē, piemēram. Tur ir daudz visādas interesantas lietiņas, nevis tikai kartupeļi un tomāti, kas arī, protams, ir ļoti svarīgi. Mēs darām tā. Tātad šī ir tava paradīze, jā? Jo tu teici, ka tev ļoti patīk krāmu veikali. Jā, tā nav divu vienādu lietu. Tas man patīk, ka katru dienu ienāc vienkārši tāds, kas šodien, kas šoreiz programmā. Tā kā tas ir ļoti aizraujoši. Tā ir tā aizraujošā daļa. Kas tev te ir? Nu, tu te dari? Tā ir brīvboda mantu maiņas punkts un tikšanās vieta, kā mēs esam sev nosaukuši. Cilvēki atnes to, kas pašiem palicis liekas, vairs nedara, ir apnicis vai tam līdzīgi, un atrod vienkārši kaut ko foršu jaunu, ar ko sevi iepriecināt vai kādu citu iepriecināt. Mēs vairāk cenšamies akcentēt to, ka tas ir tāds maiņas punkts, ka mēs neesam tikai tādi šķirotāji vai, tur labdarības organizācija, kam ir kaut kāds pienākums vai, tā kā vēlme kādam konkrēti palīdzēt. Mēs tieši cenšamies arī vispār uz to, kad mēs tam visi esam vienlīdzīgi. Mums nāk Ukraiņu bēgļi, mēs neprasām nevienu papīru, ne pasi. Ja tev patīk, ja tev interesē, vienkārši nāc un meklē, gan jaunieši nāk, gan cilvēki, kuriem tiešām ir kaut kāds dzīvē smagāks brīdis. Un visi savā starpā labi satiek un apmainās savā starpā, un tas viss paliek kaut kur aizmugurē, un tad ir vienkārši prieks par kaut kādu jaunu atradumu, par jaunu grāmatu, un par to mēs esam, par to simbolisko apmaiņu. Ir grāmatas visādās valodās. Vislielākais daudzums droši vien ir sieviešu apģērbi. Bet, protams. Jā, visvairāk, jā. Un tad arī ir vīriešu apģērbi, bērnu apģērbi. Tad mums ir trauki, visādi sadzīves sīkumi, elektronikas mazās un nedaudz lielākas. Apavi. Principā tā, ko tu vari panest pats. Brīvdot. Mēs darām tā. Pēdējo gadu pētījumi pierāda to, ka vienalga, cik ļoti mēs domātu par to, ka lietai jāiemanto otrs mūžs, vai tas ir apģērbs vai ēdiens, kas ir dabai draudzīgi ražots, jebkurā gadījumā cilvēka vēlme un patēriņš tomēr pieaug. Bet sakiet, lūdzu, piemēram, uz drēbēm, var novērot to, ka cilvēki paņem vairāk, kā viņiem vajag, un tiešajā pirkšanā. Piemēram, tev paslīd kāja, tu pasūti kaut ko vēl pāri ekstra, bez kā tu, varbūt varētu arī iztikt.
Savā ziņā mums ir tā lieta, kur tu vari izpausties, un nevienam nekas no tā nebūs. Savā ziņā, jo gribās jau to jaunu un to foršo un pačamdīt un pastīties un pamēģināt, tā vēlme jau nepazūd. Tad man šķiet, ka šī ir īstā vieta, kur tu neko zaudēt nevar. Mēs vienmēr arī sakam, ja nepatīk, atnes atpakaļ. Ja nepatīk, atdod tālāk. Tev nav tas, bet es taču par viņu samaksāju lielu naudu, kā es tagad atdošu, un es viņu turēšu škapī vēl 3 gadus. Jo pārsvarā tas ir iemesls. Bet tomēr mums nevajadzētu tiekties uz to, ka mēs jau piebremzējam šajā patēriņā. Neviens nav perfekts, un es domāju, noteikti daudz labāk, ka 100 cilvēki cenšas darīt kaut ko nedaudz labāk, nekā viens dara perfekti. Un tas ir atrast, kas pašam ir tas īstais, vienkāršākais, ko iedzīvināt ikdienā, vai tas ir ēst mazāk gaļu, vai pirkt vairāk vietējo, vai vairāk bioloģiskās pārtikas, un tā solītī pa solītim mēs tomēr veicinām lielas pārmaiņas kopā. Mēs darām tā!